Esiet sveicināti 18. maijā muzeja naktī. Mēs atrodamies pie Jaunlaicenes muzeja. Iesim skatīties, kādi cilvēki šeit ir ieradušies. Šodien mums ir divas partijas, par kurām mums ir jābalso. Ir ķerbārs partija un ir mužnieku partija. Piedaloties aktivitātēs, jums ir jāskrāj 3 pirkstu nospiedumi. Muzeja nakts ietvaros apmeklētāji ar lielu aizrautību iesaistās dažādās aktivitātēs. Piemēram, Vilkuļu partijas piedāvātajā skriešanā ar varžu pleziņām, īpaši drosmīgajiem brišana ar koka kājām. Savu veiklību un ogotāju prasmi lasot dzērvenes pārbaudīja ikvienas sacensību garu augstoši interesants. Nāc reku, kur daudz lobis. Viesi izmēģina arī senās rotaļlietas, spāris, propellers, kas bija bērnu spēļmantiņas 20. gadsimta sākumā. Viesi uzzināja, kas ir malduguns, un skaitot burvvārdus tika pie dārgubiem akacija, kas jo īpaši skaisti izskatījās vakarā. Akacis slēpj sevī brīnumu lietas, gaismiņas viltīgās parādiet vietas. Ziedojot zelta naudiņu, apmeklētāji palīdzēja veidot purva dārgumus. Pateicībā katrs tika pie gardas vilku vāles, kur cep turpat esošajā ugunskurā. Šis ziedojums neskaita, par ziedojumiem priecājies. Katrs, kuram vien bija vēlme, iejutās īsti vilkuļa ādā un ietērpās viņa tradicionālajā tērpā. Šajā pagrabā iespējams apskatīties filmu par to, kas notiek purvā. Pēc tās noskatīšanās vilkuļi iepazīstināja ar to bagātību Jaunlaicenes apkārtnē. Tu zini, ka pie silamītēm ir tādi purvi? Āža purvs, baloža purvs, betlaka purvs, igauņa purvs, istavas purvs, darbas purvs, krustēva purvs, raiņa un sūne. Es to esmu. Visur esi bijis, ja? Jā. Rumpāni. Tur arī kāds purvs, ja? Jā, šeit arī ir. Purvs, ja? Jā. Ko tas ir darījis purvā? Lasījis sēnes. Sēnes purvā? Daudz atklāja, ka purva bagātība slēpjas ne tikai to vairumā, bet arī floras un faunas daudzveidībā. Arī šīs zināšanas ciemiņi varēja pārbaudīt. Purva sugu speciālistas. Spagni. Spagni, tas grūtais. Nu, ko es atcerēju? Vācen. Bija noderīgi? Jā. Muzeja nakts viesus cienāja ar malēniešu tradicionālo ēdienu – tauku putru. Kad vēders pilns, devāmies klausīties teiku par vārņu ezermītni. Gudrās vārnas. Kāda šī ezermītne arī izskatījās? Pēc stāsta noklausīšanās un parauga apskates katrs varēja iemēģināt savu roku ezermītnes taisīšanā no niedrēm, kuru pēc tam varēja peldināt tuvējā dīķī. Īsi izstāstīšu. Bija burvis, bija lāsts, apbūra vienu sievieti un nogrima pils. Palaid. Jā, jau pagāja tuvāk. Es šeit dalu cilvēkiem aptaujas par šo izstādi. Šī izstāde ir par amatniecību 19. 20. gadsimtā, un viņi šeit var uzzināt vairāk un aizpildot anketu. Māju un ar nagām iesitusi bērzā. Vēl bez amatnieku izstādes apskates apmeklētāji apguva zeķu lāpīšanas mākslu. Arī mužnieku partija vēlējās saņemt ziedojumus, taču viņi par to nevis deva vilku vēlas, bet gan piedāvāja baudīt zāļu dzērienu. Apkārtējo acis pasākuma laikā priecēja krāsainās bērnu sejas. Šeit notiek īpašā zīmekļa zīmēšana ar baltajām tīkla malinām un sarkanajām zīmekļa acīm. Tiek zīmēti ķerbārži, purva dzērvenītes, princesītes un vēl visādi labumiņi. Ir pagājusi pusotra stunda muzeja naktī. Kā redzam, cilvēku ir pietiekami daudz. Kāpēc jūs šeit nākat? Ja tie ir interesanti. Labi pavadīt laiku. Ļoti mīļi, ļoti smuki, ļoti interesanti, smuki tērti cilvēki. Man patīk. Kā ir lēkāt pa ciņiem ar kruķiem? Nu, nav iespējams. Bet tu to darīji tur? Nu jā, mēģināju. Kur tu biji pie vārnes? Jā, un kur tu ies tālāk? Nezinu. Kāds jūs esat? Mēs esam no Rīgas. Esam bijuši arī Rīgā muzeja naktī, nu tā burzma, kas tur ir un tās rindas, lai tiktu kaut kur iekšā kaut ko apstīties. Tas te pavisam kaut kāda cita atmosfēra, diametrāli pretēji. Tas dažādais piedāvājums mums patīk, ļoti interesants bija apraksts. Kas jums liekas interesantākais šogad? Dzērvenes un spāris, laikam, spārķeršana. Mīlestības staro gaisā. Muzeja nakts centrālais notikums bija partiju debates, kurās par uzvaru sacentās mužnieku un vilkuļu partijas. Pēc sarunām sekoja labo manieru nodarbība, kurās mācīja pieklājīgu sasveicināšanos. Labvakar!
Godātie viesi, es, Muižkungs Siliņš, celšu jums priekšā jaunākās ziņas par bastardu āboliņu audzēšanu. Laba zeme bastardu āboliņa audzēšanai ir nosacinātie purvi. Jo, kā jau teikts, bastardu āboliņš ir visai izturīgs arī pret kaitīgiem dabas iespaidiem. Šai purvā labi dzīvot gan arvien. Šeit purvā labi dzīvot gan arvien. Ar vārdiem dziedāt duetā un otiem sportot vakarā arvien. Šeit dzīves skaistā ielējā arvien. Te zaļā zonā labākā arvien. Mēs esam vilkūļi. Es pats ķēpibārdis. Vai tad jūs nezināt, kas ir vilku kūla? Jūs nezināt, kas ir vilku kūla? Tad speciāli nezinīšiem. Vilka kūla ir 2013. gada augs. Veselības uzlabošanai vēsā rīta rasa, brīnišķīgas purva rāvas un gūņu vannas, kā arī ārstniecisko dēļu pārpilnību. Jūs, cilvēki, par to esat gatavi maksāt baltu naudu. Mēs jums to piedāvājam par baltu velti. Jūs paši dzirdējāt. Muižkunga nekaunībai nav gala. Mums atvēl laiku līdz pusnaktī šeit balsošanai, kurā jūs varat izvēlēties starp Muižnieku partiju vai Vilkūļu partiju. Un šodien Muižkunga partija piedāvā jums labas manieres stundu. Lai patikt un gūt panākums dzīvē, ir jāprot labi uzvesties. Ir arī tādi, kas sarokošanos pārvērš par īstu priekšnesumu. Satvērs sniegto roku, tas tur to ilgi. Tā, kas sniedzējs, nevar to atbrīvot. Jāni, Edgar. Labvakar. Kāds cits savukārt satvērs roku, to enerģiski krata augšā lejā, šādi pauzdams savu lielo prieku par tikšanos. Saviem vienaudžiem pietiek tikai uzsaukt sveiks vai čau un pamāt ar galvu. Jāni, Edgar. Čau! Knīksi taisa šādi. Ar labo kāju neliels solīts pa labi. Kreiso kāju aizliek aiz labās un paloki ceļu. Pēc tik aktīvas mācīšanās viesi apguva deju Pades Paņu. Pasākuma viesi muzeja teritorijā uzturējās līdz pat pusnaktī, kad tika paziņoti ilgi gaidītie vēlēšanu rezultāti. Jums patiks labāk? Dejas. Jā, iemācījos, jā. Tu gan nedēļoji. Es aiziešu, varbūt vēl uztrenēšu. Vienmēr šeit ir kaut kas izdomāts radošs, kaut kas no jauna, ir priekšnesumi par uzvedības principiem. Bija interesanti noklausīties, vai ne par divām partijām. Mēs bijām debatēs aizgājuši, jā. Par ko jūs balsosiet? Ja es vēl domāšu, tas ir mans noslēpums. Jūs zināt, kā muižnieki jau izskatās tādi nopietnāki, bet varbūt vajag pārmaiņas un vajag nobalsot par пурватым макачем, макачу свояга. За кого голосовать будете? Ну, конечно, за болото. У нас в Беларуси с осушением болот было плохо, поэтому теперь все возвращается обратно. Es domāju, ka tomēr mums izredzes ir, bet galvenokārt man ir prieks, ka ļaudis šajā vakarā ir iepazinuši purva burvību. Rupi sakot 50 balsīm, ir uzvarējuši vilkūļi. Un tagad, tā kā mēs jau iepriekš piesaucām lietu, šī ir mūsu slavenā vilkūļu lietus deja.